Ik gadu Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā 10. aprīlī Talsu galvenajā bibliotēkā tiekas grāmatu mīļi, lai godinātu rakstnieku. Tam par godu izveidota arī Aleksandra Pelēča literārā prēmija. Šogad prēmijai bija izvirzītas 5 grāmatas, no kurām lasītāju simpātiju izpelnījās Tabitas Runcas grāmata Piedzimu un nedzīvs un dzīvoju līdz 100 Kārlis Lakstiņš. Savukārt prēmiju izcīnīja Elvitas Rukas grāmata Dzīvie akmeņi. Grāmata Dzīvie akmeņi ir tas, ko varētu saukt par tādu dievjaušības rezultātu. Tas nozīmē, ka nekas tam līdzīgs netika plānots, vienkārši salikās apstākļi, tika satikti pareizie cilvēki. Par lasītāju simpātiju kļūst tā grāmata, kas saņēmusi visvairāk balsu no lasītājiem, taču prēmiju saņem tās grāmatas autors, kas gūst visaugstāko vērtējumu no vērtēšanas komisijas. Vērtēšana notiek visnotaļ skrupulozi un pēc definētajiem noteikumiem. Ir vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas komisija, kuri tad attiecīgi tās grāmatas visi lasa un pēc attiecīgiem kritērijiem saliek punktus. Un pēc tam viņi tā tīri matemātiski tiek saskaitīti kopā, un kas gala rezultātā sanāk, tas arī sanāk. Tas ceļš ir ļoti grūts, tur kalni un tur lejas, bet citi ceļi ir. Grāmatas ir atšķirīgas, taču ikviena slēpj kādu unikālu aizraujošu stāstu. Bieži vien nākas salīdzināt absolūti nesalīdzināmas lietas un nolikt blakus dzīves stāstu, nolikt blakus daļliteratūrai, kur primārais ir valoda, otrā grāmatā primārais ir tas dzīvais stāsts. Blakus tev ir grāmata, kas ir ļoti fantastisks pētījums un tāds vēsturiskais, tad ir jāsavieno nesavienojamais. Man ļoti patīk tomēr tas Fēniksa stāsts, jo tā baznīca bija nodegusi līdz pamatiem, un praktiski neviens neticēja, ka kaut kas tāds var atzimt, bet tas notika. Man kā rakstošam cilvēkam bija lielākais izaicinājums atrast to toņkārtu, kā rakstīt, lai tas nav tikai kaut kāds faktu apkopojums vai mākslas vēsture, vai tiešām tikai vēsturiski fakti, lai tur būtu klāt arī dvēsele, lai tas nav arī tikai reliģisks teksts, lai tas uzrunā ikvienu. Gan autori, gan vērtēšanas komisija atzīst, ka ir ļoti nozīmīgi ne tikai lasīt grāmatas, bet arī tās rakstīt. Pasaule ir pārpilna ar informāciju, ir uzrakstītas tik daudz labas grāmatas, ka neviens cilvēks savā mūžā viņas nevar izlasīt. Šis ir tas gadījums, kas tā vēlme nenāca tikai no manis, vai pat nebija tieši mana. Sakrita stāsts, kas nav izstāstīts, cilvēki, kas grib to dzirdēt, un arī bija kaut kāda tāda, es negribu teikt misijas apziņa, bet likās, vienam tas viss ir jāsavāc kopā. Jā. Ja nebūs kas raksta, tad nebūs jālasa. Ir gan jāraksta, un ir arī jālasa. Un šī gadījumā Aleksandra Pelēča literārā prēmija, tas ir tieši stāsts par Talsu novadu un Talsu novadam veltītām grāmatām. Šī prēmija ir ļoti burvīgs instruments, kā mēs šīs grāmatas varam pacelt gaismiņā, lai cilvēki par viņām uzzinātu pēc iespējas vairāk, lai viņas lasītu, lai viņas pamanītu. Un, protams, tas ir arī tāds patīkams uzsitiens, draudzīgs uzsitiens uz pleca autoriem. Vērtēšanas komisija ar nepacietību gaida, kādas unikālas grāmatas par Talsu novadu būs sarakstītas nākamajā gadā. Nīceta Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.